es esmu gandarīts, ka juridiskai fakultātei ir izdevies vadīt procesus tā, ka doktora studiju programma ir pabeigta, promocijas padome ir aiz muguras, lēmums ir pozitīvs un tiesību doktora grāds ir piešķirts. Šai sakarā ir rektora rīkojums numurs 487 sakarā ar studiju programmas juridiskā zinātnē apgūšanu un sekmīgi aizstāvēt to promocijas darbu promocijas padomē, tiek piešķirts zinātniskais grāds juridiskā zinātnē un tiek izslēgts no doktoranta skaita Jānis Rušenieks. Vēsturisks brīdis, diploms ar numuru 1 ir Jānim Rušeniekam. Šī ir pirmā zelta monētas zīme, kas tiek pastoikta augstskolas vēsturē. Man liekas, priekš manīm paši pirmā mūžā, ko es pasniedzu, kas ir no īsti zelta. Ar to vēl nebeidzās. Pirmajam doktoram un visiem pārējiem doktoriem būs šīs te orbītas atzīmes zīme, jo orbītā nevar riņķot bez attiecīgas cepures, un tā ir doktora cepure. Bet, kā jebkurā izlaidumā, par diplomu saņemšanu jāparakstās, un parasti absolventi saka arī kādu vārdu. Studiju daļai iznāca tērēties, nācās vitāni jāraksta, ir ieviesis jauns doktora žurnāls, reģistrācijas žurnāls. Un, Jāni, tev ir tas gods pirmajam parakstīties šajā žurnālā. Man teica, ka man jāsaka pāris vārdi. Droši vien, ka tradicionāli paldies visiem tiem cilvēkiem, kas man palīdzēja, lai es līdz šim brīdim nonāktu. Es jau aizstāvot promocijas darbu teicu paldies savai ģimenei. Es teicu paldies saviem pasniedzējiem. Šodien es vēlreiz gribētu teikt paldies savai darbvadītājai Ingridai, savam zinātniskajam konsultantam, profesoram Jānim Nečašanim, jo ir tāda lieta, ka pateikts paldies skolotājiem, varbūt, ja viņš ir pat negaidīts, viņš nekad nebūs par daudz. Tāpēc es no sirds saku jums paldies vēlreiz. Es saku paldies augstskolai, kas man deva iespēju nonākt līdz šim notikumam šodien 30. augustā. Jo tā reāli, ja mēs skatāmies, tad es esmu turpinājis, iegūst gan bakalaura grādu, gan maģistra grādu, gan tagad arī doktora grādu. Šajā augstskolā, tā gan man ir, otra specializācija. Vēl kāda lieta, es kopš darba aizstāvēšanas, es domāju diezgan ilgi, neteiksim, ka galvā taisīju runas šodienai, bet manā galvā bija daudz cerības par to, ka varbūt kaut kas mainīsies, jo tas process, ko likumdevējs ir noteicis, ir diezgan skarbs. Es šogad esmu pirmais un laikam es šogad būšu vienīgais. Jo tikai pēc kāda 5 mēnešiem, pusgada varēs kāds atkal stāvēt zālē un saņemt diplomu par to, ka viņš ir iegūst doktora grādu. Es lepojos ar vienu lietu, ja James Bonds varēja teikt James Bonds 007. Tad es varu teikt Rušenieks, Jānis Rušenieks, 0001.